Nu, forši, Daci, mēs šodien esam iznākuši no Tuksneša, pēc foršas dušas un baseina. Nu, un varbūt tu vari pastāstīt par saviem iespējām par Tuksnesi un par tavu pieredzi tīrajās dienās, jo katram jau viņi ir citādāk, bet, nu, cilvēkam varbūt interesanti zināt. Jā, droši. Jā. Es esmu Dace Mazure. Es esmu funkcionāls medicīnas veselības kočs, praktizēju arī reiki, palīdzu cilvēkiem iegūt savu veselumu un veselību un izmantoju diezgan daudz dažādas modalitātes, strādāju arī ar augiem un vadu augu ceremonijas. Un šī pieredze tiešām bija ļoti unikāla. Ar autonomiju iepazinos apmēram pirms 2 gadiem. Un Tuksneša ceļojums arī jau bija tāds kaut kur redzēts un gribējās, bet nesalikās datumi un kaut kā sanāca tā, ka 2 gadus vēlāk šī pieredze notika, un tā tiešām ir pieredze, ļoti unikāla. Man izdevās pieredzēt pašai sevi, tad, kad no ārpuses tika noņemti visi stimuli, ūdens nav, pārtikas nav. Miegs arī jau sāk iet projām pagājušā naktī, man liekas, ka es vispār nevarēju gulēt vairāk kā varbūt kādu stundiņu vai 2. Jā, tā kā mēs visi. Jā, Tuksnesis bija pārsteiguma pilns. Man bija tāds priekšstats, ka vienkārši būs katru dienu saule, karsts. Un bija diena, kad mums bija saule un karsts, un bija diena, kad mūsu Tuksnesis mīļoja ar vēju, kas bija ļoti patīkams. Bija diena, kad mums Tuksnesis parādīja, kad ir arī smilšu vētra. Es saprotu, ka ļoti maza, bet tomēr vējš. Mēs piedzīvojām lietu Tuksnesī, kas ir ļoti liels retums. Un tiešām tā dabas daudzveidība. Un esot šajā pieredzē, pieredzēt sevi kā daļu no dabas un tiešām būt kopā ar visām stihijām, kas ir ap mani tajā laikā. Un iet dziļumos sevi, un tik daudz visādas programmiņas līd ārā, un es skatos uz Kamielīti, un es tā, viņš nabadzīņš, un viņam tur atstiņās smiltiņas, un viņam tā kasariņa, un viņš tāds nabadzīņš, un es tā to sāku domāt, un kas tā par programmu, ka nabadzīņš, es to vārdu pateicu neskaitāmas reizes. Nu, tad man kā zivtiņai, kas ir ūdenī un nezinu, ka viņa ir ūdenī, es saprotu, ka tas ir kaut kas, ko es esmu dzirdējusi lielāko mūža daļu, un tas ir vienkārši viens no programmējumiem, ar ko es esmu izaugusi, un ļoti daudz to strādāju. Liku malā, ļoti daudz strādāju ar savu ego. Mūsu 4 diennaktīs autonomijas beidzās 5. vakarā, tas sanāk laikam. 4. dienas vakarā es pieņēmu lēmumu, kad es atdzeršos ūdenīti, kaut gan bijām izdomājuši, ka mēs atsāksim ēst un dzert 5. dienas rītā. Un priekš man ego tas bija ļoti īstenībā liels solis, jo man visu vajag vienmēr izdarīt pareizi un pēc noteikumiem un līdz galam un nepadoties. Un tad bija ļoti interesants sajūta, ka tajā padošanā, tajā tā kā surrender bija īstenībā tas spēks iekšā. Bija viegli, nebija grūti. Man patīk arī, ka tu mūs aicināja baudīt, ja, kad mēs nebijām kaut kādi izbadējušies ceļinieki, iebāzti Tuksnesī pret savu gribu. Mēs tiešām pieredzējām paši sevi, un to nevarēja izdarīt nevienā citā veidā. Jā, un tos ikdienas stimulantus noņemot nost, paliek jau tikai patiesais, paliek tas, kas īsti ir nozīmīgs, un maskas krīt nost, un izlikšanās krīt nost, un bailītes lien ārā. Tiešām ļoti daudz dažādu šķautņu un aspektu. Par to varētu runāt ilgi un dikti, bet man liekas, ka mēs tādu šoreiz īso ievadu kursu, kā tad ir būt autonomijām. Jā, un tur liela pieredze gavēšanā ar ūdeni. Ko tu teiktu, kas ir tā kā galvenās atšķirības, varbūt īsumā, ko tu redzi? Galvenās atšķirības kaut kas īstenībā, kam tu pievērsi man uzmanību, ko es nebiju aizdomājusies, ka tas ūdens ļoti bieži var būt kompensācija daudz kam. Ūdens var būt kompensācija ēdienai, ūdens var būt kompensācija emocijai. Un tad, kad mēs izņemam ārā gan pārtiku, gan ūdeni un paliekam tikai paši ar sevi un dabu, tie procesi notiek daudz ātrāk.
Un ir arī, man liekas, zinātniski pierādīts, ka tās 3 pavisam tukšās brīvās dienas ir ekvivalents 9, piemēram. Tas ir 1/3, jā, ūdens gavēņu dienām. Noteikti, kad apziņu mainošie procesi noris daudz ātrāk bez ūdens nekā ar ūdeni. Un ir ļoti, ļoti izteikta tāda autonomijas sajūta, ka es visu varu, es esmu tas noteicējs, un tā ir abos gavēņos, bet man liekas, ka tā ir izteiktāka tieši bez ūdens. Un tad prātam tur ir tas lielākais, bet kā mēs to varam, jo visi taču saka, ka to nevar. Un tad tas prāts tā lēnām plešās, un tā plastika tur pilnīgi paskatīties. Es atceros, kā man bija pirmās 3 dienas, un tad 4 dienas, un tad 5 dienas. Kā tas viss mainījās. Jā, un piemēram bez slodzes un ar slodzi, un tagad 4 dienas un tuksnesī, jā. Un tas, ja es varu šo, tad ko vēl es varu, jā. Tā tad ļoti interesanta sevis pašizziņa. Labi, šis tagad bija, un tiešām nebija grūti. 4. dienā man palika ļoti, ļoti slāpeklīgi, man ļoti slāpa, un es man joprojām negribās, lai gan mēs esam drusku ieknakstījuši augļus, bet tās slāpes bija visgrūtākais, un es ar to nesaskaros gavēnī ar ūdeni, jo es sev atļauju dzert. Nu, skaidrs. Liels paldies, un man bija baigi forši, es domāju, visiem bija forši ar tevi. Un mēs taču vienmēr viens no otru kaut ko mācamies, tā kā esmu gatava braukt ar tevi uz jebkurām citām vietām. Jā, paldies. Viss, jā, čau, paldies tev. Tu arī.